Aiziet. Sveiki visiem! Šeit ir jums parodija House, un pirms sākam šo videoklipu, es gribēju jums atgādināt, ir izveidots Discord grupa šim kanālam, un tas arī principā visiem. Šis video būs par to, kā mēs visu filmējam. Es mēģināšu pastāstīt pēc iespējas sīkāk, jo filma tāpatās nebija gara. Mēs gribējām uztaisīt ļoti daudz garāku filmu, vispār mums bija doma citu filmu filmēt, tas bija vienkārši pēdējā brīdī izdomājām to, kā mēs nofilmēsim šo te filmu. Nemaz nebija domāta, ka mēs tā tieši darīsim. Jo, tur sanāca tā, ka tur viens mums tur nevarēja atnākt tur uz filmēšanos, un tāpēc viss mums tur izjuka, un mēs sākām pilnībā citu filmu taisīt, bet beigās iznāca tāpatās labi. Vienīgi tas, ka viņi neiznāca cik gara, tā kā es gribēju. Es viņu gribēju vismaz 15 minūtes. Un jā, kaut kad jau noteikti mēs arī filmēsim varbūt vēl vienu daļu, varbūt pilnībā citu filmu, bet, tuvākajā laikā tas tāpatās nenotiks, jo tas prasa ļoti daudz darbu. Kā jau es biju minējis, montēšana visvairāk prasa darbu nekā pati filmēšana. Tā kā, jā, es jums tagad pastāstīšu, parādīšu, kā viss notika. Un šis jau ir pats filmas sākums, kas bija. Un ir tā, ka šajā vietā mēs atrodamies nevis tā kā filmā rakstīts Limbažos, bet tas viss te notika Mārupē. Un jā, te bija tas scenārijs, kur piebrauc ar mašīnu Marks, un es tur sēdēju, es tur telefonā tur sēžu un skatos. Un jā, un diezgan arī tāda problēma bija tā, ka mēs jau neesam nekādi aktieri profesionāli. Un ar to visu filmēšanu notikās tā, ka nebija viegli, jo kāds kaut ko tur fonā mums tur runāja. Tur bija tā jāgriež tā filma, tur es nezinu, tur kaut kādi efekti bija jāliek klāt, lai nedzirdētu viņus. Jo pieņemsim arī tas te durvju efekts, kas bija, ko Marks aizvēra durvis. Viņš nebija oriģināls skaņa tā nebija. Un tāpēc, ka fonā runāja vienkārši. Un, jā, tā kā šitien arī viss sākās, un tad mēs pamazām arī gājām uz to pusi. Nākošais kadrs jau sākās pie šīs te mājas, kas ir, viņa diezgan gara ir. Sākumā mēs domājam, kur tā kā filmēt to visu to brīdi, kur mēs tā kā sanākam visi kopā un tā kā, meklējam ķipa tā kā komandu un tur domājam kaut ko. Un es izdomāju, ka šis tā kā būtu labs variants, jo šajā mājā viņi diezgan daudz telpas šeit ir, viņi diezgan tāda, gaiša salīdzinoši pāriem ēkām, kas te ir bunkurs, tas ir, kas viņi tur viss ir tumšs, un šitā bija diezgan perfekta māja. Šeit arī sākās tas kadrs, kur mēs tieši tā arī sāku filmēt. Un šeit es ar Marku atnācu un domājam, kādu cilvēku ir vajadzīgi. Izstāsts, jā, diezgan tumšs šobrīd tur, bet tur tālāk tur būs daudz labāk, tur diezgan gaiši. Šeit arī notikās tas mūsu leģendārais gājiens. Un izskaties jau diezgan labi. Bet, labi, tagad parunāsim par šo te telpu, kur vispār viss notika. Visa tā scēna, visa tā lielā runāšana, komandas vākšana. Un ir tā, ka tas notikās šeit, tieši šajā telpā. Visvairāk viss notika. Un diezgan, jā, kā jūs jau redzat, jau diezgan gaiši te ir. Un diezgan labi te būtu kaut ko nofilmēt, un tāpēc labi, ka izvēlējās šito te telpu. Es arī īstenībā jau pirms dažiem gadiem biju nofilmējis video, kad tas vispār bija laikam pirmā reize, kad es vispār šito vietu atklāju. Labi, es viņu neatklāju, bet tādā ziņā, ka es viņu pirmoreiz ieraudzīju. Man likās, wow, forši, kas pa kruta vietu, bet, tā jau it kā, jā, normāla vietiņa vispār, kur patusēties un tādā ziņā. Un šeit man visvairāk patīk kaut ko uzfilmēt, kaut kādus kadrus, pieņemsim arī tieši tā filma.
jo šitā bija vislabākā vieta, kur mēs varējām uzfilmēt. Nu, mēs arī gribējām kaut kādā citā pilsētā, kaut kur tālāk aizbraukt, bet, zin kā, mums īsti nebija daudz laika tam visam, un galīgi nesanāca ar to visu. Tā filma bija tāda uz ātro uzmeistarot, un labi, vismaz, nu, kvalitāte, zin kā, labāk ir dronam, bet mums sanāk netālu no šienes lidosta. Un viņš tā kā parāda to, ka šitā ir tā kā bīstamā zona, nu ne bīstamā, bet tā kā aizliegtā zona, tā kā ķipa nevar lidot baigi. Bet lai gan es atrodos no lidostas diezgan tālu, un kartē it kā rāda, ka viss ir ok, bet lai viņi ieslēdzot viņu un mēģinot pacelties, viņš rāda, ka nu nevar tā kā to izdarīt, aizliegtā zona sanāk. Un es nezinu, kāpēc mums tā nesanāca, jo dažreiz sanāk man viņu pacelt šeit kaut kur netālu. Dažreiz nesanāk. Tur vienkārši vajag autorizēties to, ka tu vari tur lidot, lai gan es tur baigi nevar tāpat lidot. Man tas jau neinteresē. Un situācija ir tāda, kad es to dronu gribēju pacelt. Nofilmēt vairākus kadrus. Un viņš vienkārši neļauj. Nu, tik stulbas situācijas sanāca. Sanāca tikai nofilmēt filmas sākumu ar dronu un filmas beigas. Es gribēju kaut ko pa vidu nofilmēt. Jā, un šādi. Šobrīd es viņu pacēlu, es nezinu kā. Viņš šobrīd atļāva. Tā kā jā, diezgan labs drons, man īstenībā patīk. Stabils. Ļoti stabils un viss kārtībā. Tā kā ar viņu var ļoti labi lidināties. Un nekāda problēma nav. Bet nu, žēl, ka viņi, diemžēl, filmā nevarēja izmantot. Es īsti nezinu, kāpēc. Šeit arī ir tas bunkurs leģendārais. Šitā ir viena daļa. Šitiem te kokiem ir pārējā daļa bunkurim. Un jā, diezgan tumšs ir un tur neko vispār baigi uzfilmēt nevarēja. Šeit arī īsti nekādas baigās vietas nav, kur filmēt būtu bijis. Un tur tālāk ir tas kalns, kur bija tie sliktie bandīti. Un, jā, nu, tur jau bija tās vislabākās scēnas. Uz kurien tu sataisies, jaunais cilvēki? Kaut ko pasaki. Tagad jāmūl tev ir. Romans stilā. Kur romans stilā? Un šeit, jā, šeit bija scēna, kur tie divi apsargi stāv, un tad es kaut kur ten izlīdu no krūmiem, tur es tā sāku daudz laimes dzimšanas dienā, un tā izšauju. Un tur kalna augšā ir vieta, kur bija tas boss sliktais un bandīti, vēl divi apsargi, teiksim tā. Un gribējās arī nofilmēt ar vairāk cilvēkiem būt bijis, jo šeit lejā bija sanāca tā kā filmā divi apsargi, un augšā arī tieši tie paši apsargi. Nu, tā kā izskatījās, ka viņi tā kā, es nezinu, tā kā atdzīvojās vai kādā veidā, un parādījās augšā viņi. Bet, nu jā, tā kā mums īstenībā ļoti pietrūka cilvēki. Un jā, es ļoti ceru, ka nākamreiz, kad mēs filmēsim, būs vairāk cilvēki. Jo mēs kopā bijām 7 laikam. 7, jā, kaut kas tāds bija. Un ar to bija pa maz. Es domāju, vismaz ko 10, 12 cilvēki ir vajadzīgi, jo, zin kā, tu nevar, es varētu arī nofilmēt cilvēks, viens pats es pieņemsim kaut kādu filmu uztaisīt, bet, nu, vai tas būs interesanti? Nedomāju, ka būs tik skatāmi ļoti un interesanti. Nu, ko jau reku arī pats sākums šai kalna augšai. Un šeit stāvēja tie divi apsargi. Vai tad bija šī aizaudzes. Bet, nu jā, šeit bija divi apsargi, un tur stāvēja boss, sēdēja precīzāk. Šeit jau bija arī diezgan interesanti. Bet ļoti maz kāda sanāca šeit, jo, kā redzat, diezgan maz vietas ir. Un, jā, vispār varētu noripot mierīgi pa kalnu lejā. Viena kļūda un es kļūdījies. Tā kā diezgan forša vietiņa, jā, bet, nu, ja nebūtu tik ļoti aizaudzes, būtu moška vēl labāk. Šeit bija sākuma kadrs, kur es
filmēja, kā te Marks piebrauc. Man šķiet, ka izskatījās diezgan labi. Un jūs gan jau pašā sākumā arī redzējāt, ka tie visi kredīti, kur rādījās, viss tas filmas nosaukums, viņš tika filmēts tur ar dronu. Un jā, tā kā šitā visa braukšana pa šo ceļu bija. Tā kā jā, es izvēlos arī šo ceļu, tā kā diezgan laba vietiņa, kur te bija nofilmēta, diezgan mierīgi ir. Cilvēki arī baigi nav. Viss ir mierīgi šeit un klusa.